Tēma ir SocialFi. Rekur brīvdienas bija jauns tāds mini būraniņš uz SocialFi platformas saucas Stripe.fan. Jā, tāds hypiņš tikai vienu dienu. Es uzreiz tur privatajā grupā ieliku visu info, katru un kā. Šeit varēja taisīt līdz pat 10x. Šeit ir dažādi profili no Twittera. Ja viņi ir kaut kādi populāri, tad varēja uzreiz iepirkties ar viņu tā kā akcijām. Un rekur šitais te populārākais tagad maksā 1 Solana. Starta tur varēja ņemt, nezinu, 1,0001 Solana, kaut kā tā. Šeit uz dažiem ir 100x, protams, tagad tas laikam jau vispār nav aktuāls. Man sanāca tur uztaisīt kādi 5x uz viena, uz otrā tur 2 vai 3x, un tur pārējais tad minus 99%. Jā, tāds mini būraniņš SocialFi sektora, bet viņš, manuprāt, arī turpinās ar tādu platformu, ka tas jau nav piemērots visiem. Tā kā šeit varēja jebkurš ar invite kodu ielagoties un uzreiz šeit Solanu papildināt un jau kaut ko taisīt. Šita te tagad ir populārāka tāda SocialFi platformā, varbūt jūs jau redzēt Twitterī, tas saucās Kaito AI, un viņam ir tā saucamie Yaps, un ja jūs kaut ko tur Twitterī lasāt, tad jūs noteikti redzējat, ka tur daži raksta par kaut kādiem Yaps, Kaito un tā tālāk. Tas ir tāda platforma, kur viņš tā kā redz visus jūsu tweetus un tā tālāk. Ja tas saistīts ar kripto, tad jūs varat pelnīt tā saucamos Yaps. Un, droši vien, ka viņiem būs arī tokens, un tad par šiem Yaps jūs saņemsiet tokenu. Un, ja mēs redzam, šeit arī var, ne tikai pelnīt šitos te Yaps, šeit var arī redzēt, kādi tagad ir kripto trendi un tā tālāk. Rekur, piemēram, šitais te leaderboard populārākie KOL, influenceri no kriptosfēras, tad pirmā vieta ir šitais te AI agent, AI XBT, tas pat nav reālais cilvēks, tas ir AI bots, AI agent, viņš ir pirmā vieta, otrajā vietā par kripto rakstā Vitalik Buterin, vitalik.ith, un pārējos es laikam nezinu. Šeit ir ļoti daudz. Šeit pat var redzēt, šeit social graph, tas saucamais, reku pa vidu šeit ir Vitaliks, var redzēt, ar kādu viņš tur komunicē vai ko. Šeit nav tik viegli, bet interesanti. Un rekur šeit var redzēt, kad viņiem tur posti, cik smart followers, tas ir tie, kuriem jau ir kaut kāda value kriptosfēra, cilvēki KOL, influenceri, cik daudz influenceri un tā tālāk. Bet kas vēl interesanti, šeit ir tāda TGE arēna. Tad šeit var redzēt, par kādiem tokeniem raksta, bet kuri vēl nav listoti, kuriem vēl paša tokena vēl pagaidām nav, bet par viņu jau raksta. Tad pirmā vieta ir Abstract. Abstract, tas ir jauns blockchains, šodien laikam tikai otro dienu. Mēs jau tur privatajā grupā arī rakstam. Un arī publiskajā arī par šo blockchainu uzrakstījām, ka tas ir jauns blockchains no paša Pingvina, Layer 2 blockchains. Tur ir ļoti daudz NFT-šku tagad var mintot un tālāk. Tas ir vairāk tādu degenu stāsts, ja jūs zināt, par ko runā. Un šeit ir ļoti daudz tur Bēra, no Bēra chain OpenSea, arī viņiem noteikti būs tokens, un pats Kaito otrajā vietā. Pump.fan, viņiem arī noteikti būs tokens, un šeit var redzēt, par kādiem tokeniem visvairāk ažiotāža un tā tālāk. Un par šito te arī Abstract, ka es jau ir postiņš mūsu kanālā par to, ko var tur taisīt. Viņam tagad ir otra dienā un izskatās tā platforma. Šeit var papildināt savu iekšējo maku ar Ethereum, tieši Abstract tīklā.
jābridžo, jebkura tur Layer 2 vai no Ethereum mainnet uz šo abstraktu, un šeit ir ļoti daudz, ko tagad var taisīt, šeit ir dažādas, protams, galvenais NFT marketplace, galvenais ir Magic Eden, tur var mintot dažādus NFT-škus, un vēl ļoti daudz dažādu spēlu. Ļoti daudz spēles, šeit vēl ir, var treidot tokenus, ir arī live stream, varbūt arī uztaisīsim kādu live šeit, jo par to arī var pelnīt šos XP, un par XP jau noteikti būs šitais te pats airdrops no abstrakt blockchaina. Jā, un šeit var redzēt visi apps, dApps un tā tālāk. Šeit ir, visi linki ir mūsu kanāla, un uz šiem arī SocialFi ir arī šeit zem video, ja kādam interesē. Jā, tad laikam arī viss. Ir ko darīt, ne? Jā, ļoti daudz ko darīt.